mēs atrodamies pat labāk uz Edvarda Virzas ielas. Pa labi jūs tūlīt redzēsiet tilpiņu, un tad sāksim skaitīt, cik tad līkumos mēs varam izbraukt šo visu jauno unikālo pārvadu, lai nokļūtu Ozola ielā, piemēram, jeb Progresā. Sākam! Līkums numur 1, numur 2, līkums numur 3, līkums numur 5, līkums numur 7, līkums numur 8. Esam nokļuvuši gala punktā, izbraucot 8 dažādas līkumus. Cienījamie iecavnieki, zīme, kas norāda, ka Iecavas sporta nams atrodas pa kreisi, 100 metru attālumā, taču pa kreisi, kā mēs redzam, ir privāta māja, nožogota un ar ļoti mīļiem suņiem, kas nozīmē to, ka cienījamais turists, ja tu gadījumā meklē Iecavas sporta nama dārtī, uzmanies, taču patiesībā sporta nams atrodas tur, cauri krūmiem. Piedod turistu kungs, ja gadījumā viesosies Iecavā, neuzķerēs jau šīs zīmes, vienkārši dodies pa šo taciņu taisnu un nonāks līdz Iecavas sporta namam dārtī. Pa kreisi labāk neej, dabūs caurumu pakaļā. Gada mēs varējām lepoties ar Edvarda Virzas ielu. Jaunieklāts asfalts, smaržojošs pēc kvalitatīva piķa. Cilvēki apmierināti pārvietoja savus bērnu ratiņus, automašīnas nebojāja savus amortizators. Ir pagājis gads, taču mēs esam uzrakuši mūsu lepnumu. Ko mēs no šī varam mācīties? Bet tiešām mūsu iela bija tik slikta, ka vajadzēja uzrakt visu, un iedzīvotājiem ciest kāds nērtības? Mēs pat labāk esam uz skolas un Rīgas ielas krustojuma. Mēs griezīsimies pa kreisi, lai aizbrauktu pie šī gada vasarā jaunatklātās Iecavas novada kartes, respektīvi Iecavas centra kartes, kurā tika ieguldīti, ja nemaldos, 2000 lati. Taču paskatīsimies, cik tad ērti vienkāršam turistam, iebraucējam ir šī karte pārredzama. Un patiesībā īsti sapratīsim, cik viņi ir funkcionējoši. Es iedomājos, ja es esmu turists un es esmu ieradies šeit Iecavā un vēlos orientēties, atrast kādu punktu Iecavā. Pēc jaunās kartes teorētiski man tas ir jāatrod, jo kartē ir attēlots perfekti viss, kas patiesībā ir Iecavā, bet no racionālās puses, ja reāli dzīvē uz šo pusi ir Bauska, šo pusi ir Rīga, tad kādēļ kartē nevarēja šos virzienus arī saglabāt? Tā redzam šeit. Kreisajā pusē ir Rīga, un labajā pusē ir Bauska, kas nozīmē to, ka man, pieejot pie kartes, ir jāmēģina domāt 180 grādos otrā. Tātad es gribu atrast cheeseburgeru, es nevis skatos kartē labajā pusē, bet man ir jāskatās kartē kreisajā pusē, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti nērti un nesaprotami. Pavisam nesen mēs piedzīvojam arī mūsu galvenās ielas, jeb Rīgas ielas reorganizāciju. Iela palika platāka, gājējiem palika ietves daudz drošākas, apgaismojums, protams, arī uzlabojās. Un pirmo reizi mēs piedzīvojām arī nebijušu satiksmes regulējošo elementu inovāciju, respektīvi papildu sekciju. Taču, manuprāt, papildu sekcija ir nogājusi greizi, jo ievērojot visus satiksmes drošības noteikumus, nogriežoties no Rīgas ielas uz Virzas ielu, var paspēt izbraukt tikai viena automašīna. To mēs tūlīt arī praksē pārbaudīsim. Manuprāt, 3 vismaz vajadzētu paspēt nogriezties. Iedegās papildu sekcija, es ielieku pirmajā ātrumā, sāku griezt pa kreisi un papildu sekcija, vai cik pārsteidzoši, bet viņi ir beigusies.